kolēģi Oskaru Kastēnu. Jūs izteicāties gan skarbi, jūs viņu nosaucāt par muļķi. Bet jūs nedarījāt neko, lai šī kļūda, lai šis teksts tāds parādītos apzināti? Domāju, ka jūs uzdodat tādu jautājumu. Nē, es neesmu apzināti neko darījusi. Es esmu centusies vienmēr, lai protokols pēc būtības atspoguļo tā, kā komisija ir vēlējusi. Bet šajā gadījumā viņš pilnīgi neatspoguļo komisijas lēmumu. Tā nevarētu būt. Pēc šīs dienas sarunām šeit Pērnavā Valds Birkauts rezumēja, ka šobrīd Latvijas un Igaunijas attiecības ir vislabākās, kādas tās jebkad ir bijušas. Arnis Krause, Panorāma no Pērnavas. Mr. President, I would like to thank you for sharing your time with Latvian television viewers. Let's start not with political, but with linguistic question. Labrīt, ir 5. oktobris, 8 no rīta, un Latvijas televīzija sāks Saeimas vēlēšana dienas ziņu maratonu. Vai tev jau ir izdevies sastapt pirmo Rīgas vēlētāju? Ne, vēl nav izdevies sastapt, taču mēs ceram to sagaidīt. Šobrīd šeit Somijas prezidenta pilī sākusies Borisa Jeļcina un Billa Klintona pirmā saruna. Esiet atbildīgi pilsoņi un ejiet un izsakiet savu pozīciju. Vai Inns Pogals galva ir drošākā vieta, kur glabāt šo šī gada dārgo kroni? Tas ir ilgs laika posms. Kādēļ nevarēja kādu operatīvu lēmumu pieņemt jau piekdienas vakarā? Tātad, ka tās bija brīvdienas. Tās bija brīvdienas. Un tas jums nedod tiesības pieņemt nekādu lēmumu, vai jūs varat turpināt, lūdzu? Liels paldies kolēģiem par šo negaidīto pārsteigumu. Izskan šīs sestdienas Panorāma un ierastā uz tikšanos vietā. Man šoreiz jums jāsaka uz saredzēšanos, bet vairs netika ierastajā Panorāmas ziņu pusstundā. Šobrīd Latvijas televīzija ir liela un ticu, ka pozitīvu pārmaiņu priekšā. Un arī es esmu nolēmis, ko mainīt savā žurnālistu dzīvē. Pēc tik ātri paskrējušo 16 gadu darbu Latvijas televīzijas ziņu dienestā, šī bija mana pēdējā diena Panorāmas ēterā. Un šokar, jo īpaši vēlos teikt paldies tiem kolēģiem, kuri man deva padomus un no kuriem savulaik varēja mācīties. Vēlos teikt sirsnīgi paldies bijušajiem panorāmiešiem Jānim Dimantam, Mirdzei Tupiņai, Artei Andersonai, Inārai Makārovai, Regīnai Znatnejai, Ivaram Falkam, ilgadējiem kolēģiem Maijai Miglai un Andrijam Volmāram un daudziem citiem. Paldies arī manām Panorāmas ētera partneriem šo gadu garumā Dagnijai, Līgai, Ievai, Artai, Sandrai un Ilvai. Paldies vienmēr optimistiskajiem mūsu šoferīšiem, operatoriem un video inženieriem. Paldies daudziem lieliskiem Zaķusalas kolēģiem, kuri neraugoties uz biežajām vētrām, kas brāzušās pār Zaķusalu, profesionāli un godprātīgi veic savu darbu. Jūs esat un būsiet Latvijas televīzijas stiprais pamats. Un, protams, paldies Panorāmas skatītājiem par kritiku un padomiem, par uzmundrinājumu un labajiem vārdiem. Tā bija īpaša privilēģija strādāt Panorāmā, tā bija īpaša iespēja vērot jaunāko laiku Latvijas vēsturi savām acīm, un tā bija īpaša iespēja iztaujāt daudzus dzīves gudrus cilvēkus gan pilīs, gan lauku viensētās. Lai jums jauks šīs svētku brīvdienas, lai gaiši svētki un lai piepildās jūsu ieceres jaunajā gadā. Priecīgi un visu labu! De facto pēta, kas radīs